Cik? Tā diena ir pienākusi. Čempionu lielais fināls! Es jums parādīšu čempionu no dalībnieku skatu punktu, jo šī te kamera sekos manai klasei visu dienu. Un es intervēšu skolēnus un skolotājus, lai uzzinātu, ko viņi domā par čempionu. Nu ko, tad tikai jums skatīties, kādi piedzīvojumi sagaida Čeičai pauzi lielajā finālā. Skrienu nevis ejām! Čempiju konkurence šogad bija lielāka nekā jebkad. Reģistrējās rekordliels skaits – 1498 klases no 320 skolām. Viņiem līdzi ir ne tikai karogs, bet arī kauss. Pastāstiet par to. Šis kauss ir 3D printēts mūsu pašu skolā, un viņu ir parakstījis pats Edgars Rinkevičs. Prezidents, iedomājieties! Ja godīgi, mēs esam tādi maleči, ka tikām finālā. Jo pusfinālā tika iesniegti 4015 darbi. Skolotāja loma ir motivēt, atbalstīt tieši tāpat kā skolā. Kāpēc jūs pieteicāt klašu čempionātam? Es nepieteicu, viņi paši pieteicās. Es iesaku piedalīties Čeičai čempionātā, jo tu vari iegūt daudz neaizmirstamas emocijas un saliedēt klasu. Es ieteiktu citiem piedalīties Čeičai čempionātā, jo tā būs lieliski iespēja saliedēt klasu un izbaudīt vasaru. Kā jums šķiet, cik tūkstoši skolēnu šogad pieteicās Čeičai čempionātam? 12. Nē, vairāk. 30 000. Paldies jums visiem! Mēs esam ar mūsu čempioniem RTU Inženierzinātņu vidusskolas 12. A klasi. Kādas ir jūsu emocijas? Pasaulē ir divas grūtas lietas. Otrā ir tikt Harvardā, bet pirmā ir uzvarēt čempionu. Oh my God! Šis bija vienkārši kaut kas. 12 000 jauniešu finālā 3 dienu laikā. Tas ir katrs 10. 7. līdz 12. klases skolēns Latvijā. Man šķiet, ka tik grandios fināls vēl nekad nav bijis. Paldies jums, mīļie skatītāji, jūs bijāt zelts. Ar jums kopā bija Čeičai TV vadītājas Dārta un Garda. Un tagad mums ir laiks doties pelnīt atpūtā. Tā! Vasarā!